Sveiciens visiem! Esmu noņēmusi zilo gēlaku, un domāju kaut ko jaunu klāt virsū. Domāju šādu, kas ir no Born Pretty, un tāpat arī mēģināsim beidzot ierīvēt šo spīdumiņu nadziņos. Jo man tāda liela aizdoma, ka šoreiz sanāks nolūkosim nadziņas, jo esmu jau viņas tā kā apvīlējusi. Un tāpat arī naga plāksnīt nedaudz esmu apvīlējis un attaukosim ar parastajām spirta salvetītēm, kas ir nopērkams, atkārtošos, kas ir nopērkamas aptiekās. Noderēs ne tikai nadziņiem, bet noderēs arī mājās aptieciņā. Tā kā kārtīgi visas nadziņas attaukojam, kārtīgi. Zilā nagu laka turējās ļoti ilgi. Ko tad arī sāksim, liksim virsū mūsu primeri. Tā. Ļausim viņām tagad nožūt. Liekam virsū mūsu bāzi. Palikšu nedaudz lampu šo pusi, tā lai redzu, kur es krāsoju. Ļoti liels prieks ir, kad dažas no meitenēm arī ir nopirkušas lampu un kopā ar mani tā kā mācās. Tas ir ļoti patīkami. Reiz arī īkšķīt arī uzkrāsosim, lai ir. Ko liekam lampā uz 60 sekundēm un pēc brīsniņa tiekamies. 60 sekundes ir pagājušas, tad krāsojam virsū mūsu Born Pretty gēlaku. Lasīju un skatījos dažus video, kur bija teikts, ka jo ātrāk tiek ierīvēts, tiklīdz tiek ierīvēts tas pūderis, tā uzreiz it kā vajagot krāsot arī topu. Šī gēlaka klājas labi, bez aizķeršanās, netek, vismaz pagaidām. Tecēšanu nemanu. Es domāju, ka mēs liksim tikai vienu kārtu. Uzklājot šo gēlaku, pirms tā kā ierīvējam to pūderi, ir ļoti akurāti jāuzkrāso bez nekādiem tur burbulīšiem un kunkulīšiem, jo tiklīdz tiek rīvēts tas pūderis, tad visas nepilnības, kas ir izdarīts ar nadziņiem, ir redzams. Īkšķis pagaidām nekrāsošu, likšu lampā, likšu šoreiz arī uz 60 sekundēm, un tad tiekamies pēc 60 sekundēm. 60 sekundes ir pagājuši, lampu paņēmu nost, un paklāju vēl vienu vielīti apakšā, lai pa visurien neiet tie spīdumi. Nolaidu jūs nedaudz arī zemāk, lai tā kā labāk redzētu. Tad turam īkšķus, lai sanāk. Labi, es pa priekšu viņu paņemšu, salikšu šādā veidā virsū. Un tad rīvēšu. Tā. Tad sākam rīvēt.
sanāk. Super! Es ceru, ka jūs arī redzat. Mums viss sanāk ļoti skaisti. Nu, ļoti labi. Ir ierīvējies. Pamēģināšu vēl nedaudz ar pirkstu. O, ar pirkstu vēl labāk ierīvējies. Nu, vienreizēji man ļoti patīk. Skaisti. Nesapriecājamies, kas būs ar otro. Ja godīgi, es varu parādīt, ka es biju mēģinājusi, pat cik man tipši nav, tad es biju mēģinājusi uz šo zīmulīti, un uz zīmulīti sanāca, bet bišķiņi es baidījos, vai uz nāga man sanāks, jo, nu, tomēr tur ir plasmasa, un nags ir savādāks. Mēģināšu ar pirkstu, jo ar pirkstu, man liekas, ka pat labāk ierīvējas. Nu, man ļoti patīk. Super! Tāds prieks, tāds hameleons mums te sanāk. Ir jāpīlē sāniņi un augšiņa nadziņiem, jo, ja viņi tā kā drups, tad viņi nepaņems it kā visu to nagu. Varbūt es esmu nepareizi izlasījis vai kā. Droši rakstiet meitenes komentāros, ja kāda zina par šo rīvēšanu. Nu, man patīk skaisti. Labi, daudz nerunāšu, ātri darbošos, lai varam uzlikt ātri vēl virsū topu. Un kad ir sanācis mums šis dizains, jo cik mēs trīs reizes esam, divas reizes esam mēģinājuši, man liekas. Un nekad nebija sanācis, nu, un šoreiz sanāca. Tāds prieks. Tā kā nav vaina pūderī. Ir vaina nagu gēllakās. Nu, tā kā ir kas pieņem gēllakas to pūderi un ir kas nepieņem. Tā kā pūderi nevar vainot. Var vainot tikai gēllakas. Tā. Redziet, nu, viss cauri ir spīdumi, tāpēc es paliku vēl vienu vielīti apakšā, lai pa visurien tie spīdumi neaiziet. Nu, un tagad izdarīsim, kā lasīju, nedaudz apvielēsim tās malas. Nu, ne jau tā, ka tur manikīru sākam taisīt, bet, nu, nedaudz it kā. Nezinu, vai tā ir pareizi, bet, nu, pamēģināsim. Redzēsim. Un tad liekam virsū topu, netūļāsimies, labi. Izmantošu šo topu. Notīrīt otiņu, jo es jau esmu gan šajā, gan iepriekšējā topā salikusi iekšā spīdumiņas, jo nenotīrot otiņu. Pati uzliksim virsū topu. Jā, otiņa
paņem līdzi visus tos spīdumus, kas nav pieķērušies klāt pie nadziņa. Tagad tāda slotiņa, putekļu sūcējs, kas pievelk klāt visu. Tā, nu šādi izskatās. Es notīru otiņu, atgriezīšu otru pusīti, lieku atpakaļ un lieku lampā uz 60 sekundēm. Tiekamies pēc 60 sekundēm. Nu, 60 sekundes ir pagājušas, redz, te ir vēl mana spīdumiņa, bet tos, es domāju, mazgājot rokas vai traukus, viņi noteikti noies, un kopā arī uzkrāsos mīkšķi, lai vēlreiz parādītu, ka tomēr tas nav nekas grūts. Galvenais ir atrast to īsto gēlu laku, un tad jau viss sanāk. Nu jā, te ir atkārtošos kaut kāda spalva mums tur ir, vai no, ai. Es viņu dabūju nost? Nē. Kur te spalva? No kā? No tās vatītes. Tā, nedaudz aptīrīšu tās malas. Es izmantoju šo silikona otiņu. Ļoti labi, tā kā noņem nost tos gēlakas šmucītes. Lieku lampā uz 60 sekundēm. 60 sekundes ir pagājušas, nu tad rīvējam mūsu spīdumu atkal iekšā. Pa priekšu es viņu īkšķim tāpatās kā pārējiem, it kā tā piebakstot uzklāju virsū to spīdumu. Šādā veidā. Un rīvējot arī tā, maigi tādu baigo spēku tur arī nepielieku. Ar pirkstu, man liekas, labāk. Te redz tās, ja kaut kāds kunkulis vai kaut kāda nepilnība, to uzreiz redz. Nu, man ļoti patīk. Tā, liekam virsū topu. Tas tops viņu vēl tādu spilgtāku pataisa. Nu tā, lieku lampā uz 60 sekundēm. Lūk, gala rezultāts. Nu, kā redzat, apkārt maliņām ir tie spīdumiņi, bet šiem nadziņam es biju uzlikusi to nagu laku, kas it kā aizsargā tās maliņas. Nu, rezultāts man ļoti patīk. Eļļu un visu, un spīdumu, kas ir gar malām, mums ar laiku nomazgāsies bet, rezultāts
man ļoti patīk, esmu ļoti apmierināta ar šo, tā kā varat meitenes droši arī mēģināt šādu dizainu. Atliek tik atrast īsto gēllaku, un tad jau spīdums sanāk. Nu, kā redzat, kāds spīdums ir trauciņā, tāds pats spīdums man ir arī uz nagiem. Nu ko, tas arī viss. Ceru, ka jums patika. Pagaidām tā.